Pati nāku no Latgales, dzimusi un augusi, un ceļi ir aizveduši arī tālākās zemēs. Esmu dzīvojusi Īrijā, kur arī iepazinos ar savu vīru, Džeimiju. Un pēc vairāku gadu ceļošanas, strādāšanas ārpus Latvijas valsts robežām, esam pieņēmuši lēmumu atgriezties Latgalē, tieši Latgalē un tieši Ārdavā. Un šobrīd jau vairāk kā gadu mums pieder mūža. Šobrīd esam aktivizējuši pop-up kafejnīcu, kas aktīvi darbojās vasaras mēnešos. Tas viss sākās ar atvērtajām durvju dienām. Un šobrīd jau kļūsi par iecienītu vietu gan vietējiem, gan arī turistiem, kas apmeklē mūs gan no tuvākām, gan tālākām pilsētām. Tā skaitā Liepāja, Valmiera, Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne un citām. Ir arī aktu zāle, kurā droši var nākt un svinēt pasākumus, iegriezties pa ceļam no Aglonas bazilikas un iedzert šampanieti un kafiju un tēju. Plānots ir attīstīties, un tas lielais plāns ir, ka austrumu spārnu mēs izveidojam kā mākslinieku un amatnieku satikšanās vietu, kur dažādi amatnieki, vai nu tie ir juvelieri, vai podnieki, vai drēbnieki, kas šeit tad varēs arī darboties un izstādīt un pārdot savas izveidotās lietiņas. Tālāk ir plānots attīstīt arī digitālo nomadu vietu, kas nozīmē, ka mēs varēsim piesaistīt arī attālināti strādājošos, kas varēs pieslēgties pie mūsu labā interneta. Mums šobrīd ir Starlinks, kas varēs izmantot telpas gan kā tikšanās vietas, gan online satikties ar saviem klientiem vai sadarbības partneriem. Vēl tālāk ir plānots arī izveidot vietu palikšanai, kur izveidosim dažas istabiņas ar domu piesaistīt apmeklētājus, kas paliek gan tikai pa vienu nakti, gan arī ilgākam laika posmam. Latgales plānošanas reģions jau vairākus gadus sniedz atbalstu reemigrantiem, kas izpaužas gan kā konsultācijas, padoms, ko tad darīt, ja cilvēks ir izlēmis atgriezties atpakaļ Latvijā, gan arī praktiskus soļus, padomus, ja nu šis cilvēks ir guvis zināšanas, iemaņas, uzsāk savu uzņēmējdarbību. Un patiesi esam gandarīti, ka cilvēki atgriežas Latgalē un atgriežas aktīvi cilvēki, arī uzsākot savu uzņēmējdarbību. Un šai virzienā nākamos 3 gadus mēs paredzam arī ar Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas atbalstu paredzēt 240 000 līdzfinansējumu no valsts puses tieši uzņēmējdarbības un jaunu darba vietu radīšanai reemigrantiem. Ceram, ka šīs investīcijas dos atdevi nākotnē.